inkubātoru darbību Liepājā interesi vairāk tieši bija par šīm zaļajām nosacīt un vidas tehnoloģijām. Tāpēc arī papētot pārējos inkubātors Latvijā, kā pavisam ir 10, mēs atradām to nišu, ka mēs varētu pozicionēt sev kā zaļo inkubātoru. Un arī, ko es cenšos tā lēnām un mētiecīgi vilināt, kad doma arī varētu savā laikā pieņemt politisku lēmumu un monitorēt Liepāju par zaļāku Latvijas pilsētu, un tam ir ļoti daudz priekšnoteikumu, lai tas tā tiešām varētu arī notikt. Jāpiezina to, ka neviena Latvijas pilsēta ar šādu nosaukumu vēl nav izteiktas pretenzijas. Tā kā tas būtu, es domāju, būtu vērts to darīt. Informācija, tehnoloģijas, dizains, elektronika, tās ir arī lietas, kuras mēs ļoti labprāt atbalstam, varētu vienā vārdā teikt, atbalstam ražošanu un pakalpojumus, kur ir pēc iespējas lielāka pievienotā vērtība. Tomēr, ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, mēs uz šiem pēc šiem kritērijiem nenorādām arī citas idejas, kur būtu iespēja radīt darba vietas, kur būtu iespēja radīt konkurētspējīgu eksporta produktu. Tāpat kā kurā citā Eiropas Savienības programmā ir atbalstāmās un ir neatbalstāmās nozars. Šeit ir tāds saraksts ar tām, kurus mēs inkubātori nevaram atbalstīt. Runājot par atbalsta likmēm, pirmajā gadā uzņēmumiem tas ir 85% atbalsts uz jau pieminētiem pakalpojumiem. Mēs nevaram atbalstīt uzreiz, var pateikt, ne apgrozāmos līdzekļus, ne pamatlīdzekļus, bet palīdzēt apmaksāt pakalpojumus. 85% apmēram pirmā gadā, 62., 43. un 10% apmēram 4. gadā. Respektīvi, uzņēmumi tomēr ir jākļūst patstāvīgi. Pirmajā gadā tas atbalsts ir lielāks, otrajā mazāks, un uzņēmumi viņš nevar dzīvot uz inkubātoru rēķinu. 10 no šiem ir, kas attīst pilnīgi absolūti jaunus produktus. Par dažiem no tiem jūs noteikti dzirdēsiet vēl līdz gada beigām, jo tie ir visai unikāli. Piemēram, es tur varu pieminēt, ir dažādi dizaina, izstrādājumi, vides sakopšanai, ir izglītojuši banku spēle, banku darbības imitējoša spēle, kur tiek izstrādāta, kura varētu būt šobrīd labākā, kāda pasaulē pieejama. Ir meitene, kas ir bērnu apģērba dizaineri, kura veido bērnu apģērba kolekciju, ļoti ekskluzīvu, un par kuru ir interesējies tāds neliels veikals Londonā, Herods. Tad ir Smart Power, tāds uzņēmums, kas attīsta kompaktās koģenerācijas stacijas, respektīvi katrā mājām, kur ir apkurs katls ar apkurs katlu un skursteni, ir dūmvats un atkarībā no apkurs katra kvalitātes, temperatūra, kas ieiet skurstenim, ir pēc viņu vārdiem no 200 līdz 70 grādiem. Un viņa tā doma ir šo siltumu zudumus pārvērst atpakaļ elektroenerģijā. Tāda, varētu teikt, vietējā nelielā koģenerācijas stacija, viņa varētu būt apmēram tāda izmēra, kur var mājās turpēt, ērti pieskrūvēt, un tas nebūtu liels, tā nebūtu liela elektrostacija, bet tā palīdzētu ietaupīt tieši tumšajos gadu mēnešos uz elektrības rēķinu. Dixel Soundlabs ir firma, kas attīsta jaunas skandas, jeb Latvijas sakot dumbas, ar kurām aprīkot, nevis tās, ko mājās varētu izmantot, bet teātriem, kultūras namiem, kalvaiem, tāds mazliet lielāka izmēra. Tāds, protams, ir pieejams, bet viņi ir pārliecināti, ka ar savu dizainu un ar savu to, kā viņi sauc, visiem tiem skaņas vai ne, leņķiem,
viņiem izdosies sasniegt ļoti labus rezultātus. Tad ir Grow Your Plant dendrāri ražotāji, tāda arī puiši, kas attīsta, kas arī nav nekas jauns, bet viņuprāt ļoti interesanti ideja. Jūs zināt, ir akvārija, bet viņi domā tādā pašā veidā, kā akvārijā audzēt zivtīgus un audzēt arī dažādas eksotiskas augus, kur ir noslēgta telpa, kurā ar datoru programmas palīdzību tiek nodrošināts attiecīgs klimats, lai, piemēram, jūs mājās varat audzēt ananās, vai birojā audzēt kaut kāds tropu lilijas vai kaut vai papriks vai bazilika vai tur. Dažādi, ne? Bet arī, ka tas būtu kā dizaina elements telpā, kur varētu birojā izvietot vai mājās. Sijā Eltus, un tad ir vēl viens uzņēmums, kuru mērķis un doma ir veidot autoservisus šeit Liepājā, kas pārbūvētu kuru mašīnu ar iekļūtas zinēju aprīkot to ar elektromotoru. Pārbūvēt, radīt transporta līdzekļus ar elektropiedzību. Un Sijā Eltus savukārt ir viens kungs, kurš apgalvo, kad viņš ir izstrādājis ļoti pareizu algoritmu, lai veidot vislabākās elektroautomobīļu lādēšanas ierīces. Tās pirmām, kur šobrīd Latvijas Energo ir iegādājies un lieltroks uzstādījis, viņš bija izpētījis un apgalvoja, ka tas ir ļoti nenopietnas ražojums. Un šobrīd ar inkubātoru atbalstu Rīgā to prototips, un tad redzēsim, vai tas būs arī rezultāts tā mums, ka mēģināt sasniegt.